Sveika, Žanito! Andrito, kā ta būs, ko? Mēs pēdējā laikā nekur neesam braukuši. Kā ta neesam braukuši? Un Igaunija? Ai, nu kas tad Igaunija? Nu jā, bija tak projektiņš uz Igauniju. Nu un kas? Bet es gribu uz Eiropu gribu. Ai, nu ko tu te bļausties? Kā tu to dabūsi gatavu uz Eiropu? Jā, bet es jau zinu, kā es dabūšu gatavu. Nu un kā tu to dabūsi? Zini, pašvaldību savienība uz mums ir dusmīga. Kā dusmīga? Par ko? Viņa dusmīga, ka mēs nekur nebraucam un nedraudzējamies. Mēs nedraudzējamies. Nu vispār jā, pašvaldību savienībai taisnība. Mēs jau 4 gadi nevaram savā novadā sadraudzēties. Jā, bet mums nevajag novadā draudzēties. Nevajag novadā? Nu tas ir vienkāršāks uzdevums. Kur mums vajag draudzēties? Mums vajag Eiropā draudzēties ar Eiropas valstīm. Jā, kā? Nu tā, mēs rakstam projektiņu un braucam uz Rumāniju. Uz Rumāniju mēs braucam uz Rumāniju. Ārprāts. Jā, mēs braucam uz Rumāniju. Es gribu cibrīt, es gribu uz Rumāniju. Labi, mierā, Žanito, mierā. Būs tev Rumānija. Bet kā to dabūt gatavu? Nu kā, es projektu uzrakstu, tu lai man projektino. Nu jā. Ārkārtas sēdi sasauksim un aidā uz Rumāniju. Urā, uz Rumāniju. Labi, kaut kas nāk. Laikam, Andrito nāk. Sēdi mierīga, es visu sarunāšu. Visu sarunāšu. Sveiks, Andrito! Sveiks, Igarito! Andrito, klausies! Zini ko? Man te tādas jaunumi nāk. Kādi jaunumi? Mums liek draudzēties. Kā liek mums draudzēties? Kurš mums var likt draudzēties? Mums liek Eiropa. Eiropa izdomāja jaunus noteikumus. Draudzība. Kā mēs to dabūt gatavu? Mēs 4 mēneši, 4 gadi jau ne ar vienu nevaram tepat mājās sadraudzēties. Jā, bet vajag. Jā, un ar ko tad mēs draudzēsimies? Mēs varam draudzēties ar Rumāniju. Ar ko? Man tur bail braukt. Nu, kā tu nebrauksi? Nē, tu brauksi. Nu, kā tev tur bail? Tur nav vampīri gadījumā. Kādi tev te vampīri te vietējo vairāk nekā Elžbita 5 vampīrus aizstāja? Ai, nu pagaidi. Bet kā? Nu tā. Jā, Žanito uzrakstīja projektu, jau visu tur sarunāja, visu izpētīja, ceļa izdevumus pat izzina. Jā, ceļa izdevumi vēl būs. Kā tu domā, ka mēs tur tā brauksim? Mēs neejam kājām, tas nebūs sveceļojums. Kāds tev sveceļojums uz Rumāniju? Tu ko? Tas taču tālu. Tas ir tālu. Nu labi, tad šodien zini, ko jādara. Šodien tātad ir jāsasauc ārkārtas sēde, jā? Nu jā, oi, kāds tu gudrs, sasauksi ārkārtas sēdi un visiem paziņosim. Nu nezinu, klausies, bet summa liela. Nu kāda tur summa ceļojumā? 1500 latu vien ceļam. 1500, kur mēs dabūsim? No budžetiņa sava dabūsim. Tā mums budžets, kas ir bez izmēra vai kā gumija stiepjama. Nu kaut kur jau izkasīsim. Kas tas ir 1500? Bet mēs brauksim 5. 5. Nē, vēl šoferis 6. Nu, bet jā, ja tā katram padalīt, kas tas ir 1500 uz 500, tad 1500, katram pa 300. Nē, nu labi, tad es sasaukšu ārkārtas sapulci. Labi, gaidi. Ārkārtas sapulce, 3 jautājumi lemjami, budžets un braukšana, un tur vēl kaut kāds 3. jautājums nolikums laikam. Sakiet lūdzu, vai uz visiem šiem pētāmiem jautājumiem ir finansiāls pamatojums? Jā, viss finansiāls pamatojums ir. Kur jūs to visu dabūjāt gatavu un pētījāt? Mēs Finanšu komitejā visu izpētījām. Visu izpētījām Finanšu komitejā, bet tu cik vari jautāt par tām te? Es neko nesaprotu, ko tu man jautā. Es vienkāršas lietas jautāju. Kur mēs dabūsim līdzekļus? Nav lieli līdzekļi, nav lieli. Cik nav lieli? Nav lieli līdzekļi, nav lieli, nezinu, bet es zinu, ka nav lieli. Man teica, ka nav lieli, es teicu, ka nav lieli. Tātad budžetā var iekļaut. Es jums vēlreiz prasu, ko mēs tur darīsim? Ko mēs darīsim? Mēs brauksim uz Rumāniju. Uz Rumāniju brauksim. Jā, es redzēšu, paskatīšos, ko jūs tur darīsiet tajā Rumānijā. Mums Žanita pastāstīs. Jā, viņa pastāstīs, ko mēs tajā Rumānijā darīsim. Nu, tad klausamies uzmanīgi. Mēs tajā Rumānijā apskatīsimies. Mūs uzaicina ne tikai rumāņi, mūs uzaicina arī itāļi, un tā būs draudzība
triju valstu draudzība, un mūs tur uzņems vēl ar kameru mūs tur uzņems, un mēs tur noslēgsim sadarbības līgumu, galvenokārt kultūras jomā. Mēs brauksim turp un šurp, un viņi brauks turp un šurp un pie mums un atpakaļ, un mēs draudzēsimies, dejosim, dziedāsim kopā. Mums vajag draudzēties ar Eiropu mums jādraudzējas, tāpēc, ka to mums liek. Pat Saeimā izstrādāti ļoti daudzi likumi un nolikumi, kas to paredz. Un vispār mēs esam lieli maleči. Starp citu, mēs gandrīz nenokavējām, un ja manas actiņas lielās un brillītes nerādītu to, ko es redzēju, tad līdz 2013. gadam, ja mēs nebūtu nekur aizbraukuši, un ja mēs nebūtu tādu projektiņu atraduši, mēs nekur nevarētu aizbraukt. Un ar vienu mēs pašvaldību nedraudzētos. Tā mēs būsim draudzīgi būsim.